Nu ko, nāk pavasaris, cilvēki sāk atcerties par manu dēlu mājiņu, kur es to projektu tirgoju par 150 eurikiem, jā. Mājiņa stāv, viss ir nozīmojis, viss ir kārtībā. Ejam, es parādīšu tagad, cik daudz es esmu izdarījis līdz ziemai un cik daudz vēl man te darāmā priekšā. Nu, protams, rekur te viss jāizšuj ciet ir, jā. Taisam durvis vaļā, skatāmies. Ja nākam iekšā, šeit ir mums tāds koridorīts, kas te pārvēršās pa virtuvi. Šeit būs virtuves galda virsmiekšā, tur ar plīti stāvēs un viss būs baigi forši. Te skapīši būs, augšā būs nosūcējs, lai smaržas no ēdamā neiet tālāk. Jā. Šeit diezgan lielas durvis, kas uz lielo istabu būs. Šeit augšā būs tās bēniņu kāpnes, kas nonāks zemē, jā, lai augšā varētu uziet augšā, tur būs guļamtelpa. Nu, ja gadījumā ekstra guļamtelpa, ja kādam vajadzēs. Šeit mums stāvēs iebūvētais skapis, šeit elektrības sadalne, šeit mēs nākam iekšā, te atrodas mums sienas pods. Šeit izlietne un šeit ļoti liela dušas telpa. Nu reāli, ļoti liela dušas telpa. Es nezinu, te trietā var stāvēt vienlaicīgi un mazgāties. Tā kā ar to problēma nebūs nekāda. Lūk, un te mēs ejam iekšā lielajā istabā, jā, un šeit tie, kas atcerās, kur mēs kopā ar jums, viņi apšuvām ar vagondēļiem, jā. Lūk, tāda izskatās te ir domāts, ka šeit stāvēs gulta, jā. Tur pie sienas stāvēs televizors un te stāvēs ēdamgalds un šeit pie sienas stāvēs skapis kaut kāda veida mantām. Jā? Lūk, tā kā visā visumā es ar visu projektu esmu ārkārtīgi apvienināts, jo pat es kā neceltnieks spēju viens pats visu šito uzcelt. Tā kā rekur augšā, tur vēl mums ir viss priekšā. Lūk, es nezinu, vai šogad augšu arī tiks pabeigti, ja? Bet apakštelpa točna visa būs gatavs, ja? Tā kā varēsim pieņemt arī kaut kādus viesus. Un šitien te es esmu izdomājis sekojoši. Starp šīm te balkām, kas tur māja, ja? Mēs uztaisīsim tādu tā kā galdiņu, ja? Respektīvi tādu nelielu izvirzījumu. Un šeit mēs noliksim vai nu krēsliņus, vai es uztaisīšu tādu tā kā beņķīti, kur var apsēsties, tu sēdi, es nezinu, no rīta uzpīpēt cigareti, vai vienkārši tāpatās pamalko kafiju, paskaties uz burvīgiem kokiem, kas te visu raugu riņķī, jā, paklausies kā putniņu čivina, un ir superīgi. Jā, kas gribēs atbraukt paciemoties, varēs pie dēla mājā palikt paciemoties. Tā kā visā visumā zvaniet, rakstiet, mājas projekts 150 euri kopā ar visiem garinājumiem ar vispārējo.